Politika, par kuru tiek runāts, ka aviokompāniju Ryanair vajadzētu aizvākt prom no Rīgas, ir bezatbildīga. Tā uzskata bijušais satiksmes ministrs Ainārs Šlesers. Ja gadījumā Ryanair aizies no Rīgas, tad, protams, konkurence mazināsies, un tas nekādā gadījumā nesekmēs turisma nozares attīstību, un viennozīmīgi biļešu cenas arī varētu kļūt dārgākas, jo bez konkurences cenas vienmēr būs dārgākas. Šlesers norāda, pirms Ryanair ienākšanas Rīgā aviobiļešu cenas Latvijā bija vidēji 1000 eiro, un lidot varēja tikai turīgi cilvēki, kā arī politiķi, kuriem lidojums apmaksāja valsts. Ryanair ienāca Latvijā un ievērojami izmainīja šo biznesu, samazinot cenas, un sākotnējā cena sākās no 10–20 latiem. Vienlaicīgi sākusies veiksmīga konkurence starp Ryanair un Air Baltica, kā rezultātā veiksmīgi attīstījusies arī Latvijas aviokompānija. Tikmēr Rīgas lidosta no 2003. gadā apkalpotajiem 700 000 pasažieru izaugus līdz 4,6 miljoniem pasažieru pagājušajā gadā. Izskatās, ka daudzi politiķi mēģina cīnoties pret Šleseru, cīnīties pret valsts attīstību. Viņiem ir ļoti sāp joprojām, ka pateicoties Šlesera rīcībai 2004. gadā Latvijā ir ienācis Ryanair, un ka daudz cilvēku joprojām atcerās to un saka paldies, ka mums ir iespēja šodien ceļot. Pēc mēdījos izskanējušajām ziņām, ka būtu nepieciešams Ryanair lidojums pārcelt no Rīgas uz Tukuma lidostu, Rīgas lidosta norādīja, ka neplāno atteikties no Ryanair pakalpojumiem. Šlesers uzskata, ir jāļauj aviokompānijai Air Baltica celt savu termināli, jo esošā lidosta ir pārslogota. Ja gadījumā lidosta vilcināsies, mēģinās reanimēt veco projektu, kas paredzēja vecā termināļa attīstību, tad ir jāsaka, ka mēs, diemžēl, neizmantosim to iespēju, proti nostiprināt Rīgu kā starptautisko lidojumu centru. Mēs paliksim provinciālā līmenī. Šlesera lidostas attīstības filozofija īsumā var raksturot šādi. Rīgas lidostai nav obligāti jāstrādā ar peļņu. Lielāks iegūms ir atlidojušie cilvēki, kuri šeit tērē savu naudu. Aviācijas politika šodien ir neatņemama ekonomikas sastāvdaļa, lai attīstītu ekonomiku kopumā, turismu, biznesu. Jo vairāk tiešie savienojumi no Rīgas būs, jo vairāk Rīga būs sasniedzama no pārējās pasaules, jo lielākas ir iespējas, ka mūsu ekonomika attīstās kopumā. Šodien, kad lidosta Rīga ir pārpildīta, man šķiet, ka valdībai būtu jāpieņem lēmums būvēt otru skrejceļu, kas būtu nepieciešams, lai mēs varētu apkalpot ne tikai reģionālās aviokompānijas, bet arī aviokompānijas no citām pasaules valstīm, no Amerikas, no Ķīnas, no Āzijas, kopumā Indijas, jo mums ir unikāla iespēja savienot austrumus ar rietumiem, ziemeļus ar dienvidiem. Jau šobrīd daudz ziemeļvalstu iedzīvotāji lido tieši caur Rīgas lidostu. Air Baltica sadarbībā ar Turcijas uzņēmumu, kura viens no lielākajiem akcionāriem ir amerikāņu finanšu grupa Goldman Sachs, varētu nodrošināt mums tādu attīstību, lai tiešām Latvijā ienāktu jaunas aviokompānijas. Mums jāizdara izvēle. Vai mēs gribam būt starptautiskais lidojuma centrs, vai mēs gribam konkurēt ar Helsinkiem, ar Stokholmu, Kopenhāgenu, ar Frankfurti, ar visām pārējām reģiona lidostām lielajām, vai mēs vienkārši gribam būt mazi un varbūt būt apmierināti ar to, ka mēs esam apsteiguši Igauniju un Lietuvu. Viņa prāta Latvijai nevajag atteikties no mērķa apsteigt Zviedriju, Somiju, Norvēģiju un citas reģionu valstis. Latvija esot ģeogrāfiski labā vietā, taču ir nepieciešama politiskā griba, lai attīstība virzītos uz priekšu.